Labvakar, mazais draudziņ! Šovakar tev pastāstīsim pasaku par pelēko vilku, rudo lapsu un Sesku, lampīgo sesku. bija pienācis iepriekšējais vakars, kad lapsa bija apmaldījusies un jau nomierināta, un Seska bija tā satraucies, ka viņš nevarēja aiziet gulēt. Viņš negribēja iet gulēt, jo satraukums viņu jundīja. Viņš izdomāja, ka viņš uzvilks savu pelcepuri, izģērbsies savā viendaļīgajā peltkostīmā un nopeldēsies vēl dzestrajā ezera tīrajā ūdenī. Viņš aizgāja uz laipas un ar lielu plunkšķi bija iekšā ezerā un sāka peldēties. Viņš peldējās un peldējās, viņš arvien ātrāk un labāk peldēja, jo viņš bija labs peldētājs par šo vasaru palicis. Viņš izpeldējās, noslaucījās dvielī un gāja pie ugunskura. Pie ugunskura viņš izžuva un tāpat nevarēja aizmigt. Vilks jau ar lapsu sen gulēja. Vilks pavēra acis, kad dzirdēja, kā Sesks dīdās un neguļ, un teica: Seska, ej gulēt! No rīta tu nevarēsi piecelties. Mums no rīta ir lapsai jātaisa brokastis un jāskrūvē kartingam klāt, jāvīlē kartingam klāt zirgspēki. Es varēšu piecelties, Sesks teica. Guli vien, pelēci, guli vien. Vilks uzlikās uz otriem sāniem un gulēja tālāk, bet Seska nebeidza dīdīties. Viņš izdomāja, ka viņš tagad piekārtos garažā atslēgas. Viņš sāka dīdīties pa garažu, un viņš paņēma un nometa lejā vienu no smagākajām atslēgām. Laps uzreiz bija augšā. Kas notiek, tati, tau, kas nakts laikā? Vai tiešām kādi mednieki vai pašvaldības policija ir atradusi mūsu mindzeni, tati, tau? Sesks iznāca nosarcis no garāžas. Lapsiņ, nesatraucies, es rataclēgu netīšām nometu zemē. Man nenāk miegs, es nevaru aizmigt. Lapsa teica, Seskas skaties, ir jau ļoti vēls, no rīta nevarēsi piecelties uztaisīt man brokastis. Seskas teica, varēšu, man nenāk miegs. Es varēšu uztaisīt brokastis. Labi, Seska, ja jau tu varēsi, tad tu man rīt varētu no desiņām uztaisīt tādu kā puķīti, ieliet oliņu pa vidu, un tad vēl salikt gurķīšus, tādus mizotus, tā kā kātiņu, un uztaisīt man tādu puķīti smuku, ko es redzēju šodien Instagramā. Sesks, jā, es mierīgi uztaisīšu tev brokastis, uzvārīšu arī vilkam kafiju, es būšu pirmais augšā, visu kārtībā. Un Sesks dīdījās tālāk. Garažā viņš vairs negāja, jo negribēja vairs draugus pamodināt. Un tad viņš izdomāja, ka viņš paņems vilka telefonu un palasīs YouTubā šortus. Paskrolos. Tā viņš sāka skrolot. Skroloja, kamēr pienāca jau pusnakts. Sesks tā kā jau jūta, kad bišķi tā kā miegs nāk, bet tad viņš izdomāja, ka viņš uzspēlēs pēdējā laika populārāko datorspēli telefonā Among Us ar spāņu bērniem. Sesks nepārāk labi prata spāņu valodu. Un tad viņš spēlēja Among Us un negāja gulēt līdz pat 2 naktī, kamēr vilkam izlādējās telefons. Vilkam bija vienīgais modinātājs šajā kompānijā, jo vilks vienīgais lika modinātāju, lai varētu no rīta pamosties. Sesks ar lapsu cēlās, kad vai nu paši pamodās, vai vilks viņus modināja. Bet vilks vienmēr bija kā pulkstens un 6 cēlās un klausījās Latvijas radio Latvijas himnu. Tā Sesks bija izlādējis vilka telefonu un nolika to vilkam blakus un pat neuzlika lādēties. Un tad viņš pastaipījās, bišķi pastaigāja, pa niedrāju takām, pačurāja pie viena koka. Un tad jau bija 3 klāt. Nakts jau bija pavisam vēsa. Tad Sesks salasīja žagarus resnākus, uzlika uz ugunskura un mēģināja gulēt.
Un Sasks aizmiga minūtes laikā, kaut gan viņš domāja, ka viņam vispār nenāk miegs. Viņš ielaidās tik saldā miegā, un taisni uz rīta pusi Saska miegs bija palicis pavisam salds. Pulkstenis jau sita 6, jau augstumpeldētāji bija izpeldējušies un brauca uz darbiem, bet vilks vēl gulēja, jo modinātājs neskanēja. Lapsiņai arī patika gulēt, jo viņa bija meitene un viņai patika, ka puiši viņu palutina. Un Sasks gulēja ar muti vaļā nosiekalojies, vissaldākajā miegā vēl 8 no rīta. Saskam bija jātaisa brokastis priekš draudzenes Lapsas, un viņš bija nosolījies Lapsai, ka palutinās vilku un uzvārīs viņam kafiju. Ap 8 no rīta vilks pamodās. Kā es nedzirdēju modinātāju? Telefons izslēdzies. Kā tā? Es pašā vakarā biju tā kā uzlicis lādēties un uzliku modinātāju uz 5:55. Savādi gan. Labs arī jau sāka celties. Labrīt, pelēciņu. Cik tad pulkstens vai vēl nakts? Nē, Rudā, ir jau rīts, jau 8 rītā. Mēs esam aizgulējušies. Mums šodien bija jāpievīlē kartingam klāt vēl 3 zirgspēki. Jā, un Sasks man vakar naktī, kad pamodināja to atslēgu nomesdams zemē, kad viņš man uztaisīs gardus, tati tavu brokastis ar oliņu un desām tā kā puķīti un gurķīti un kafiju, bet Sasks tik gulēja. Sasks tik vēl bišķi iekrācās, uzvilka sev segu virsū un krāca tālāk. Viņš iekušņājās segā tā kā tādā kūnā un gulēja. Un Lapsa gāja pie Saska. Saska, tu taču teici, ka tu no rīta varēsi piecelties. Bet Sasks tikai nožāvājās un teica, liec man mieru, ir vēl agrs, es vēl pagulēšu. Lapsa nebija ar mieru. Sasks bija apsolījis viņai brokastis, un Lapsa bija diezgan stūrgalvīga. Viņa parasti dabūja, ko vēlās. Viņa aizgāja uz Niedrāju ezeru pēc spaiņa ar ūdeni, atnesa spaini ar ūdeni un uzgāza palaidņu Saskam virsū, kas nevarēja piecelties, un Sasks bija gaisā stāvus. Ai! Es esmu slapšs! Viņš skurinājās un nesaprata, kas notiek. Un tad Lapsa viņam skaidroja. Saska! Tu taču teici, ka mums uztaisīsi brokastis ar puķīti, desiņu oliņu, un vilkam tu teici, ka uzvārīsi kafiju un piecelsies pirmais pirms 6, bet tu neesi piecēlies. Mēs visu dienu gandrīz varam nogulēt šitā. Nu, Saska, kā tad tā? Un Sasks teica, oi, nedusmojiet, mīļie draugi, es vakarā domāju, ka es nevarēšu aizmigt, un es ilgi vazājos apkārt un darīju visādas lietas, un tad es uzliku galvu uz spilvena, un Lapsa jau man gāž virsū slapjo Niedrāja rīta ūdeni. Lapsa saka, nu, Saska, nu tev šovakar būs jāiet ātrāk gulēt kopā ar mums, jo nevar tik ilgi gulēt. Mums ir daudz darbiņu, vēl jāsagatavojās ziemai, vilkam vēl pēdējās kartingu sacensības ir. Nu, tā nevarēs, ir jāiet gulēt laicīgi, lai var piecelties un no rīta nenāk miegs. Un Sasks saprata, ka šoreiz viņam bišķi tās lietiņas aizgājusi šķērsām, ka viņš nespēja turēt solījumu. Un tad viņš piekrita, ka viņš turpmāk ies gulēt ātrāk, lai var no rītiem labāk piecelties. Tā viņi izdarīja savas lietas. Ar novēlošanos Sasks pagatavoja brokastis Lapsai, uzvārīja vilkam otru kafiju, palīdzēja pievīlēt kartingam klāt dažus zirgspēkus, un no vakara, pēc vakariņām, pēc savas ikvakara peldes, viņš saritinājās kopā ar vilku un Lapsiņu,
un laicīgi gāja gulēt, lai laicīgi varētu piecelties. Tā visi ielaidās miegā un sāka siekaloties un krākt. Un tāpat daram arī mēs. Ejam gulēt.